jāsaka pateicības vārdi jaunajiem talantiem, kas izkristalizējās no tiem vairāk nekā 50, kas stājās uz starta līniju pirmajā A-klases kārtā. Tātad viņu izaugsme gada griezumā bija tiešām nepārvērtējama strauja. Šī O-kartes Autosporta akadēmijas ideja radās kā turpinājums Latvijas autosportistas sasniegumiem, jo galu galā mums ir jāturpina gatavot jaunā maiņa. Šis projekts ir ilgtermiņa, ka tas nav tikai sportisks, bet tas ir arī ar akadēmijas ievirzi. Tas nozīmē, ka autosportisti tiek gatavoti arī kā izglītoti, spējīgi sarunāties ar žurnālistiem, tādi, kur prot vairākas valodas, lai varētu konkurēt pasaulē. Arī iepazīstot jauniešus, kad es ar viņiem tikos jau gadu atpakaļ, manuprāt, viņi bija pavisam savādāk nekā jau ir šodien. Es nezinu, vai tas ir laiks, un ka gads ir pagājis, viņi palikuši vecāki, vai tiešām arī palikuši drusciņi savādāk, ar drusciņi savādāku vērtējumu uz dzīvi un intelektuālāk. Pagājušais gads mums bija kaut kas līdzīgs priekšsacīkstēm un kvalifikācijai, kad tika atlasīts 3 spēcīgākās ekipāžas. Un šis gads sāksies šīs nedēļas nogalē ar Latvijas rallija čempionātu pirmo posmu. Puiši varēs sevi parādīt un apliecināt jau kaujas apstākļos. Tiešām ceram arī uz godāgotām vietām savā klasē. Es negribētu varbūt ļoti skaļi teikt, ka mums ir jākļūst šo sezonu komandai kā Latvijas čempioniem, jo, laikam, viss ir jādara secīgi un pakāpeniski, bet katrā gadījumā es tiešām gaidu rezultātus, kuri būs labi un arī saistīti ar piedestālu. Šajai sezonai gatavojos kā nekad, jo iepriekš tās īsti gatavošanās sezonai nebija, bija vairāk mašīnas skrūvēšanas. Un tā kā mašīna jau bija gatava, bija tā mašīna bija mazliet izbraukāšanās un daudz darba tika pavadīts braucot pie šī jauna stūrmana, saprototies un uzlabojot stenogrammu. Tā kā mūsu ziemas rallijā nav uzstādījumus cīnīties obligāti par pirmo vietu, bet galvenais ir finišu un pieredzi uzkrāt ar to mašīnu braukt, tad līdz ar to es domāju mums uz vasaru, uz Latviju, uz tiem Grāns rallijiem, tad mums būs vairāk tā cīņa par pirmajām vietām. Treniņa aizdītu ļoti daudz, protams, arī ielas automašīna, kas nebūtu tā sportiskākā, bet galvenais ir stenogramma. Stenogrammu mēs esam jau iemācījušies rakstīt diezgan labi, arī ar lasīšanu nav problēmas, kas pierādījās Alūksnes rallijā, kad braucām par 0 ekipāžu. Tagad tālāk ir jākāpina temps tikai. Mašīna ir kā spēļmantiņa, dara pilnībā visu, ko tu gribi. Protams, samēr robežās nav tā, ka tur datorspēle būtu, bet salīdzinot ar veco mašīnu ir ļoti, ļoti, ļoti laba mašīna. Neteikšu, ka varbūt kādas priekšrocības būtu, tāpēc, kad rīt ir testi, visi tiks izbraukt ar mašīnām, tā kā es domāju, ka nekādas priekšrocības lielās man nav. Kāds ir tavs mērķis šīs sezonas? Kļūt par 2 klašu čempionu. Mērķis ir, lai mans rezultāts iet uz augšu. Domāju, visa sezona būs laba un jauna pieredze, jauna mašīna un jauna panākuma cerams un būs labi.